ķīmijai ir jābūt tādai zinātnē, kas ir saistīta ar mūsu ikdienu. Jo bieži vien skolēns man jautā, skolotāji, kur mēs to izmantosim ikdienā? Un tad man ir jādomā tiešām, kur to izmantos ikdienā. Un, ja ir laboratorijas darbs, kas ir saistīts ar ikdienu, un viņi pēta tiešām reālas savas lietas, piemēram, kaut vai kompozītu materiālu iegūšana skolas laboratorijā, izmantojot kaut kādus pieejamus piedarumus, lietas, tad viņam tas ir tiešām ar pievienoto vērtību. Un par projekta darbu, pirmā stunda, ko es vadīju projekta ietvarā, man bija pašai šoks. Es katra vārda galā teicu, ak, Dievs, cita veidota stunda, cik grūti. Un tad būtībā, kad bija jau 2., 3. stunda, es domāju, cik forši, ka kāds ir strādājis pie šī, ka tev ir gatavs materiāls, tu vari darīt, tu vari arī pievienot savu kaut ko es arī ļoti daudz darīju, video stāstus un arī darba lapai pievienoju klāt kādu mazu uzdevumu, bet runājot par darba lapām, es stingri un cieti pateicu, jums ir jāizveido savs portfolio, kuru jums būs man jāatrāda. Vēl man laikam gribētos, lai šī ķīmija vairāk smaržotu, lai būtu vairāk laboratorijas darbu, jo ir tik daudz, ko mēs varam izdarīt, parādīt no tā, kas viņiem ir sadzīvē ar sadzīves vielām. Un liela daļa no viņiem jau nebūs ne ķīmiķi, ne biologi, ne mediķi. Viņi būs vienkārši patērētāji, un man gribētos šo prasmīga patērētāja sindromu viņiem parādīt savās ķīmijas stundās. Nevis iemācīt aprēķinus, nevis iemācīt teoriju. Un šeit var pievienoties arī kolēģei par to, ka ir grūti pielāgoties sākumā pēc cita veidota plāna, kad ir jau šīs iestrādes vairāk gadu garumā, bet tai pašā laikā tātad šīs stundas vadot paralēli klasē, kurai es neaprobēju šos materiālus, es biju paņēmusi jau atsevišķas metodas vai veidu, kā skaidrot no jau piedāvātā. Tātad šis izveidotais materiāls un materiāla bāze ir ļoti vērtīga jaunam pedagogam atnākot uz skolu, arī tādam, kurš varbūt ir atnācis uz skolu pēc kāda laika, arī tātad atbilstoši jauniem standartam, jaunās zināšanas prasmes, kas tad tiek prasīts, un tad veiksmīgam ikdienas darbam, kas arī lieki nepatērēs savus privātā laika resursus un laiku ārpus darba laika, vai sestdien vai svētdien vakars. Ļoti ērti izmantojam, jā. Kopumā skolēniem veicās tā kā labi. Viņiem, būtībā atsauce no viņiem bija laba, jo viņi teica, es sapratu beidzot, veidojot modeļus, bet kopumā tā kā veicās labi, jo bija lietas, ko izrādās ar vienkāršām tādām parastām metodēm var apgūt ļoti labi. Bet, protams, gribas jau to video un gribas to moderno tādu piesitienu. Tiem kolēģiem, kur šos materiālus sāks izmantot, nepārmest tiem, kas jau kaut ko dara un ir izdarījuši un ir ielikuši savu stūrakmeni. Ja tev ir ieteikumi, nevis kritizē, bet nāc ar padomu un iesaki un dalies ar savu pieredzi. Citiem kolēģiem droši nebaidīties un izmantot šo materiālu. Un, ja būsi radošs un pievienosi klāt savu ieguldījumu, kas tā varbūt tev liksies, ka viņš pietrūkst, tad šis materiāls ir tiešām labs. Un sevišķi, kā jau mēs šodien runājam, tas ir jaunajiem kolēģiem. Tie, kas sāks strādāt, cerams, viņi nāks un sāks strādāt skolā un būs ķīmijas skolotāji. Viņiem tas būs liels atbalsts. Ļoti liels atbalsts. Kamēr viņi iesāks un iegūs tās visas iemaņas, pieredzes un prasmi un prakses lietas un sapratīs gan to stundas veidošanas modeli, jo šobrīd viņš jau ir gatavs. Nāc un dari.